Gada sākumā mēs uzzinājām, ka dabā eksistē Porsche Cayenne Electric automobīls, kas radīts tikai un vienīgi elektriskajai spēka piedziņai. Tajā pat laikā tas saglabājas mūsu pazīstamo nosaukumu. Un izrādās ar šo automobīli var gan ieskrieties līdz 100 km/h 2,5 sekundēs, gan arī uzbraukt pamatīgā kalnā, izbraukt cauri peļķiem un jebkādi savādāk izdarīties, kā nu vien mums ienāk prātā. Interesanti tas, ka nu jau ne pirmo reizi šādu pasākumu organizēja Porsche pārstāvi un uzaicināja arī mūsu autožurnālistus, lai mēs varētu izbaudīt to visu uz savas ādas. Skaidrs, ka tas notika tur, kur vislabākā vide šādām izklaidēm, proti Trīniekos, slavenajos Trīniekos, un te nu mēs visi arī esam. Jā, tad, ja mēs tikāmies janvārī mūsu salonā, lai tikai statiski apskatītu jauno Cayenne, tad tagad ir oficiāli uzsākusies viņas tirdzniecība Latvijā, kas nozīmē, ka pirmās Cayennes jau ir uz ielas, un daži klienti ar viņām brauc, un mēs dodam tagad iespēju visiem notestēt viņas dzīvē. Tāpēc mēs esam sacīkšu kompleksā 333, kur mēs testēsim viņas visos iespējamajos apstākļos, gan uz ceļa, gan bez ceļa trasē, gan nedaudz sacīkšu trasē, tā kad pilna spektra testi ar jauno elektrisko Cayenne. Tas bija labs formulējums, kad nojauši laikam lielākā daļa, bet tās sadūšojušies mēģināt ir laikam netik daudz, bet mēs esam savukārt palaiduši tādu, kā mums ir dažādi līmeņi braukšanas apmācības Porsche, kas ir trasē, un mēs esam ieviesuši no pagājušā gada arī bezceļu braukšanas apmācības. Tā, ka tie, kas ir bijuši pie mums uz bezceļu braukšanas apmācībām, kuras arī, starp citu, notiek šajā trasē, tad tie pilnīgi noteikti zina šos te spējas un limitus Cayennei. Cilvēki piesakās, viņi brauc. Es neteikšu, ka tik daudz kā trasē. Trasa joprojām ir populārāka ar sportā Porsche pa biķernieku trasi, bet bezceļš ar vien vairāk iegūst popularitāti, un ir īpaši daudz ir to, kas jau ir izmēģinājuši visu, kas ir trasē, tad viņiem paliek interesanti, ko tad var bezceļos izdarīt. Kas gan tā būtu par trases dienu, ja mēs nevarētu doties trasē ar patieši sportiskiem automobīļiem? Piemēram, ar Porsche 911. sērijas iespējamām versijām, GTS, GT un citiem. Lūk, šis skaistais sarkanais pat bija aprīkots ar visu drošības karkašu. Ja pirmajā aplī mēs visi braši un varonīgi turējāmies līdzi instruktora, kurš ir profesionāls autosportists vadītajam Porsche automobīlim, tad jau nākamajos mēs mazliet sākām atpalikt, jo vadīt patiešām sportisku auto, kurš spēja ieskrieties līdz pat 2,5 sekundēm līdz 100 km/h lielu ātrumu, tas nemaz nav tik viegls darbs. Protams, ka mūs pavadīja šajā te pasākumā ne tikai instruktori un autosportisti, bet arī Porsche pārstāvi. Tas bija satriecoši interesanti, un jācer, ka arī pēc kāda laika mēs varēsim uzzināt par nākamajiem Porsche jaunumiem tieši šādā izpratnē, jo kas gan var būt labāks par sporta trasi? Zini kā, ja ir durvis, kurās var iekāpt, ir stūri un pedāļi, tad jau drīzākais, ka tas ir automobils. Ir forši. Zini, kas ir tam konkrētam automobilim interesanti? Tas, ka tu vari launch kontrolā ar 2,5 sekundēs uzšaut līdz 100, pēc tam iebraukt mežā, pacelt visu augšā, un viņš tur brīvi ar absolūtām šosejas riepām, tur smuki tā kā visu izbrauc. Tavā vietā visu tur izdomā arī un tā tālāk. Tagad mēs vēl izbrauksim arī ielas. Tā kā to braukšanu, to mēs vēl neesam pagūši izdarīt. Īsāk sakot, viņš tāds diezgan universāls tajā visā ir. Tā kā viņš visu kaut ko var darīt. Un tas, man liekas, ir forši. Ja tev, teiksim, ir vajadzīgs viens automobīls, kur tu vari, aizbraukt pasēņot, aizbraukt varbūt pat uz trasi kādreiz, kādu pāris aplīšu, tur tāda lielām smagām mašīnām, protams, trasē nav tā kā baigais kaivs, bet jauda ir un tā, ja tu vari ar viņu aizbraukt uz teātri, un tā, viņš tāds ļoti universāls patiesībā ir. Tas, laikam, ir tā viņa stiprā puse. Es parasti esmu šādu pasākumu otrā pusē. Es esmu tas, kurš instruē vai apkalpo un tā tālāk. Un šī bija tā retā reize, ka es esmu klientu pusē, un no klientu puses ir baigi fēni. Arī no darbiņa puses ir labi, bet no klientu puses ir fēni. Ir forši instruktori. Mums ir paveicies arī ar laikapstākļiem šai grupai, pilnīgi noteikti. Tev te aprūpē, visu izstāsta par tev tur visu tur tā un šitā, un iedod pamēģināt, kas ir forši arī trasē iebraucot.
Ja instruktors redz, ka tu vari, tad viņš tev ļauj arī paskriet, un tas arī ir forši. Nu, nav tā, ka tikai visi tur tagad kaut kā tur, jā. Īsāk sakot, ir tāda forša brīvība un ir laba sajūta.